Rīga pret Valmieru. Nu, redzat, arī ekrānos tiesa šo brigādi. Galvenais tiesas ir tikpat stalts vīrs, kā mans sarunu biedrs pirms mača Niksas Liedē, proti Edgars Maļcovs. Kaut kas līdzīgs droši vien kā meta. Darīja itin veiksmīgi, Darīja meta. Iepriekšā virslīgas kārtā Asibo Sančiks uzreiz būs dzeltenā kartīte. Domā tiesasis Maļcovs dzeltenu neparāda. Patiešām nopļāva Diopu, jā. Bet tikai laika jautājums, kad Jaunzemes debitēs Polijas ekstraklasē centrējums Valmierai. Standarts laba iespējā. Sitiens Baba mūs glābt komandu. Un pēc tam, pēc Kermanī, lūk, standarta, bumba atlēca. Lūk, tur pie Diopa to zonu nenosadza Rīgas spēlētāji. Aizsardzības centrs, 3. numurs Niksas Liede un numurs 2 komandas kapteinis Daniels Balodis, 2. numurs. Un aizsardzības malas Jaunzema atstāja to. Es šobrīd salīdzinu vairāk ar arī spēli Albānijā. 14. numurs Hrvoja Babets, augstāk 8. numurs atpakaļ atgriežas komandas kapteinis Milošs Jovičs. Un tā ir trenera izvēle. Aureliju apspēlē, fiziska cīņa par to skaisti par Toņišovu. Aureliju gar vārtiem. Aureliju pamet pa vienu pusi skrienu. Toņišovs ieslēdz kājas, liek plec pret plecu un nenoturas. Jā, iespējams, ka pietur. Redzam pietur ar roku Aureliju. Ja gūtu vārtus Rīga, ļoti iespējams, ka iesaistītos var. Bet tās Rīga problēmas Valmiera atceras to uzvaru un līdz ar ko ir pārliecība, ka arī šodien var pacīnīties. Diops lielā ātrumā Musā uzliek draudzīgi vai netik draudzīgi roku. Kaut kur tur pleca tūmā. Svilpa neseko. Skatāmies. Nu, ir uz pleca roka. Ir tāda aizdomīga arī epizode. Tā notika kausa izcīņā. Toreiz pirmais tāds nopietnāks sitiens pa lauvas vārtiem. Kermanī saimnieko valmierieši pie Rīgas soda laukuma. Kermanī tiek turēts. Kermanī krīt. Prasa Svilpī. Nu, Maļcovs ir jāmēģina abām komandām izmantot Kaspar piespēli. Šķiet, ka Kermanī ļoti tāla precīza piespēle Dusalīvam. Aktīvāk jāspēlē Nikam. Jāiet uz apspēlēšanu. Dusalīvs. Uzvar Rīga to. Mordīs sitiens Musā krīt. Un uzbrukumā pārkāpums. Ir var. Nu, skatāmies, ko mēs te ieraugām. Nu, pielīda priekšā Kermanī, bet redzējām, ka galu galā mega daudz. Laba iespēja Rīga gūt vārtus. Krīt Taivo. Rāda, ka pieturēts. Kas notiek? Stūra sitiens. Skatāmies. Jurkovskis. Viņa piespēlē. Kreiso kāju. Taivo un cīņa ar Balodu. Nu, redzam, Balodim arī kapteiņa apsēs tiek norauts, tā kā viss sliktākajā gadījumā abi divi viens otru pieturēja. Par pendeli te nevar būt nerunas. Brīžam Valmieriši ar bumbu. Kā nezināt, ko darīt, bet tomēr izspēlē laba iespēja un saves Puriņam. Aliuns Dojs, 36. minūte. Skatāmies, Veips devās uz priekšu un, lai gan viņu gāza nos no kājām, sanāk teicami izvirzīt priekšā Doju. Aureliju, Peņa, Sieniņa, veiksmīgi. Aureliju soda laukumā, vēlreiz Aureliju pret Toņišovu. Bravo Maksimam. Vietā, kur sit pa sāniem, kur ir elkoņi, kur sāpīgi. Jojičs, sitiens pa vārtiem pārliknīs. 39. minūtē pirmo reizi ierībina vārtu konstrukciju Rīga. Klavslava līdz bombai neizsniedzās un Milošs Jojičs trāpa pa vārtu pārliknī. Vārtsargam redzēsim šeit. Ir daudz cilvēku priekšā un tur nav daudz jādomā. Jāreida bomba vārtu virzienā. Milošs Jojičs pa vārtu pārlikni. Jojičs cenšas spēlēt ātri. Labs auts Aureliju. Toņišovs zaudē pozīciju Aureliju. Un te var būt vārtos. Un ir vārti. 1-0. Brajans Peņa 40. minūte. Un auta izspēle ir tā, ar ko Rīga panāk rezultātu. Skatāmies šis auts. Un Jojičs uzreiz norēģē un iemet brīvajā zonā. Un aiz muguras paliek Toņišovs. Un Aureliju arī izripina. Un tāpat arī Peņa akurāti kā biljardā iereida to bumbiņu pašā stūrītī. Skatāmies, kurš nenosadza Peņu. Vēl labs jautājums. Nu, domāju, ka arī Veipam jautājumi sliede, bet nu, tur divi uzbrucēji priekšā, Taivo un Contreras, ar tiem jāspēlē centra aizsargiem. Nu, redzam, Veips arī bija vistuvāk. Varbūt arī vārtsargam Klāvam Lauvam ar balsi jāstrādā vairāk. Ne tikai Klāvam, arī komandas kapteinim Danielam Balodim. Auta izspēle uzreiz ir jāpalīdz arī partneriem, ja neredz komandas biedri, kas notiek laukumā un cik ātri pretinieks ir gatavs atsākt spēli. Šeit zeltainā kartīte Hrvojam Babetsam. Paskatāmies. Gustavs Silvos zālāja.
Nu, arī īstenībā šāda līdzīga dzelteno kartīti, otro dzelteno kartīti, un es vēlreiz tik un tā ir kartīte. Arī šeit, lūk, aiziet ar šiem te korķiem trāpa piespēlē. Silva, ātri attīsta uzbrukums, Toņiševs. Daudz cilvēku sodaloko, daudz valmieriešu sadursme gaisā. Daniels Balodis, viņam dzeltenā kartīte par to, ka uztriecās ļoti sāpīgi Jurkovskim. Divi Latvijas izlases spēlētāji, ātri vajag palīdzību, ātri jāskrien šeit mediķiem, jo cietusi Jurkovska galva. Ir spēlētāji, manuprāt, bija vēl palikuši sodalokumā skatāmies 1, 2, 3, 4, 5, nu vismaz 6. Redzam Balūža parkā pret Jurkovski. Veips. Nē, tomēr piespēlē. Fals tālāk. Diopu nogrūž plec pret plecu. Musā parāda, ka viņš vienkārši muskuļotāks, vienkārši spēcīgāks un atletiskāks nekā Diops. Bieži prasa tādus. Šie divi. Lai neapvienojas cilvēki, nosaukšu par jaunu latviešiem, savā starpā pacīnīsies tev 1 pret 1. Praktiski Diops iziet. Nu, ko dara Diops? Kāpēc viņš vienkārši negūst vārtus? Kāpēc viņam nav šīs te uzbrucēja instinkta, šīs milzīgās vēlmes par katru cenu, jebkādā veidā iedabūt bumbu vārtos. Joprojām ir problēmas Diopam. 0 gūtie vārti virslīgā. Iestemš Ljubļanā pēkšņi, bet kas šis ir? Divi uzbrucēji Contreras Taivo diezgan klusi, jo klusi ir Rīga uzbrukums. Soties tagad ir iespēja Aureliju, vēl vienu rezultīvu piespēli. Aureliju šoreiz pats piespēle Peņam. Daudz pretinieku apkārt. Brains lien ārā. Piemāna, kā izsūta prom Peņa pretspēlētāju sitiens un lauva. Edgars Maļcovs kā ķirurgs, ķermeņa daļas diezgan labi pārzina. Lūk, šī epizode. Cik metrus Dusalievs tika aizsūtīts, gan šaurs leņķis. Spānijas futbolistam un lauva. Uzdevuma augstumos šeit, šerītē. Gribēja Contreras. Vēlreiz. Gunģī piespēle un Contreras jaudīgs palieciets, mazliet par augstu. Aureliju ļoti aktīvs un vēlreiz Peņa tikpat aktīvs. Ja uzbrucējus Taivo un Contreras nemanām, tad Aureliju ar Peņu ārkārtīgi pamanāmi. Šeit nokrīta soda laukumā Aureliju pēc cīņas ar Danielu Balodi. Valmieros priekšu, Dusalievs varbūt vārtu, sniegs, sitiens un Puriņš atvairā. Puriņš izglāba Rīga. Lūk, vēl viens pierādījums, ka Rīga šodien ir gāžama no šī troņa, arī no pirmās vietas vispār virslīgas tabulā, ja tā runājam. Babets un... Kurš tad vēl? Nē, Babets un Taivo. Savukārt kļūdās Valmiera un aizskrien Contreras var gūt vārtos. Kaspar spēle no vārtiem uz vārtiem. Antoni Contreras meklē Taivo. Taivo krīt. Kliedzieni tribīnēs. Vai Niks Slieda nospēlēja tīri. Maļcovs rāda atsitienu no vārtiem. Un Valmiera grib ātri atsākt spēlēt, lai var tiesneši nepaklūst apskatīties. Tur gan arī jāsaka, pirms tam veidojot uzbrukumu, arī Valmieras futbolists palika uz zālē un Rīga izrāvās uz šo momentu. Te redzam jau pašu galotni. Un Sliedas izkupiens. Nu, kā pa kāju trāpa, klausieties, paklūpienu zaudē. Šeit varbūt redzēsim, lūk, Valmiera izspēle autu un te, lūk, šīs, manuprāt, te Taivo arī iebrauca veipam ķermenī un te var fiksēt pārkāpumu un tāpēc arī nenozīmēt 11 metrus locienu, jo šis Sliedas izkupiens šķiet, ka tomēr nav tīrs. Edgars Maļcovs skatīsies abas divas epizodes, tikai vienu. Un ko viņš redzēs un kā viņam liksies. Te ir vispirms, jā, šis izklupiens. Kur Niks Slieda sāk ar šo. Nu labi, sākam ar šo. Te, manuprāt, paklupina, jā. Kā veidojās šis moments, jo šis moments izrietē no iespējams pārkāpuma, lūk, šīs situācijas. Un te varēs labi redzēt Edgars Maļcovs. Un šis, manuprāt, ir labākais rakurs, kur paslīt Taivo un iebrauc iekšā veipam kājās. Nu, manuprāt, tomēr viss pareizi ir fiksēts pārkāpums pašam, jā, Taivo pie šajā punktā, jā. Slavo Silva, pa kreisi, fals. Ir cilvēks sodalaukumā, fala centrējums, labs tur pret Talā var cīnīties. Šī bija laba iespēja, jo Mors Gais Talā palika pret milzīgu Ondoju. Bez variantiem jāuzvar gaisā, ko viņš ir izdarīja. Lūk, šīs te nelīdzvērtīgais duelis. Ar Diopu tur kā centra aizsargs un Aureliju kļūst bezmaz vai kā malais aizsargs šeit tiks galā ar Peņu, Slieda un Balodis, jā. Ikdienā saņem. Un pēdējā lieta, ko pateikšu par Valmieru un šo pesimismu un posmu pēc Rīga uzbrukuma. Contreras noturas kājās, Antoni Contreras, laba pozīcija, Contreras glābi lauvā.
Kostarikāns 20 minūtēs spēle noslēgsies ar Valmieras zaudējumu, tad jau šovakar Valmiera būs nolikusi 2022. gada, bet vispār esošās čempionas pilnvaras. Tieši tā, jau tik agri, trešā pēdējā spēlē. Valmiera uzvar visas atlikušās spēles. Valmiera vairs nevar panākt Riga, un Valmiera šogad oficiāli nebūs čempioni. Tas ir nosacījumi, ja Valmiera šo spēli zaudē, un te 2-0. Contreras norēģēja, pielabo tālu Ogunji sitienu. Contreras, atrodoties ar muguru pret vārtiem, nosūta Latvijas čempionus uz titula zaudēšanu. Tas sarkanā kārtīte. Ko izdara Dojs? Tas paliek jums ārpus kadra, bet Valmiera vēl arī mazākumā paliek, jo Alions Dojs nenoturas un iesit pretiniekam un turpina grūstīties. Kas šeit notiek? Ir jānomierina nervi. Riga pārtrauc svinēt, jo laukuma vidū nesaskaņas. Un, kā saka, Valmierai viss ir slikti. Skatāmies. Ogunji sitiens un Contreras aizmuguras tur nav. Un cik skaisti Contreras to izdara pret Danielu Balodi. Aizmuguras tur vēl vairāki futbolisti, līdz ar ko par aizmuguras stāvokli nav ne runas. Un eleganti, fantastiski vārti Contrerasam otro spēli pēc kārtas. Ļoti skaisti viņš gūst vārtus. Bet domāju, ka šeit viss ir legāli. Jā, Čudars tieši tā. Silvas vietā, vai būs 3-0, bomba vārtos. Contreras turpina bombardēt. Contrerasam otrie vārti šajā spēlē un Contrerasam talām rezultatīvu piespēle. Mazais senegālietis caur urbjošo piespēli. 3-0. Riga on fire. Minūtēm Daškevičs centrē. Musā. Nē, tas ir Musančiņš. Par daudz spēka ieliek sitienā. Notiks LNK sporta parkā. RFS mājvietā. Ui, Birka netrāpa pa bumbu. Iveriko sitīs. Iveriko mana. Iveriko skaists sitiens. Daži centimetri pietrūka Peru futbolistam, lai panāktu 4-0. Turēt. Vai tas pat kāds cits bija no aizmuguras. Tas spēles komentētājiem izdodas tādus vārdus teikt. Dodas uz priekšu Gaušu. Pēc gluda vārtiem Valmierā. Sitiens Gaušu. Wow! Pūriņš glāb. Pūriņš nostāvējis, noilgojies. Pirmoreiz šajā sezonā Riga atstāvs pēdējās minūtēs un mazākuma aizsošā Valmiera. Cik ilgi Iveriko, bet Gaušu ļāva skriet ar bumbu. Un pēdējā intriga. 3-0 vai 4-0. Daškevičs paslīd, bet centrējums tik un tā kaut cik sanāk. Genā, un tagad gan beigās pēc 100 minūtēm un 32 sekundēm Edgars Maļcovs pēdējo reizi silp šajā spēlē.